Nīdermuižas Romas katoļu baznīca ir celta Kunga Jēzus pārveidošanās godam, un tieši šajos svētkos, kurus atzīmē augusta sākumā, notika jauno procesijas sterpa prezentācija. Tie tika iegādāti pateicoties Lauku atbalsta dienesta līderu programmas atbalstītajam projektam. Pasākums bija skaists. Mums šī pasākumā piedalījās arī Līksnas un Kalupes kopīgais koris, ar kuru mēs jau sen draudzējamies, jo mums ir ar Kalupes baznīcu viens un tas pats mācītājs. Viņi sniedza koncertu, pēc tam bija svētā mise. Projektu realizēja biedrība Nīdermuižas draudze, kurā aktīvi darbojas valdes locekle Natālija Rubīne. Viņa stāsta, ka jauni procesies sterpi bija nepieciešami jau sen, jo vecie bija savu laiku nokalpojuši. Tagad visiem dalībniekiem ir vienādi terpi. Ar vecajiem jau tādi bija no vilnas auduma jau tik veci, ka pat kodas bija sēdušas, un uz to procesiju nevarēja dabūt nevienu bērnu. Neviens negribēja jau tādus vecus tērpus ģērbt. Ar Natālijas kundzes iniciatīvu Preiļu novada Pelēču pagastā ir realizēti vairāki projekti. Viens no tiem ir Rožukroņa dārza izveide. Viņa saka, ka projektus raksta tāpēc, lai savu pagastu veidotu skaistāku. Lai tāds būtu interesantāks, turistiem pieejams un arī ticīgajiem, un sākām to arī veidot. Guvām atbalstu, un 300 latus piešķīra mums caur Līderlandes fondu. Ar šiem 300 latiem un cilvēku atbalstu mēs izveidojām Rožukroņa dārzu, šos akmeņus, kurus redzat, apstādījām ar puķēm, un izveidojām krustus un tos uzrakstus. Piepalīdzēja daudz arī pašvaldība. Nīdermuižas draudze regulāri pašvaldībā vēršas ar dažādām iniciatīvām. Tātad Nīdermuižas draudze iesaistās dažādos projektos, kas ir gan līderu aktivitāšu atbalstīti, gan arī Nīderlandes fonda atbalstīti. Mums ir prieks par šādiem cilvēkiem, un pašvaldība var teikt gan paldies šiem cilvēkiem, gan arī atbalstīt viņu idejas caur līdzfinansējumu no pašvaldības. Nīdermuižas Romas katoļu baznīca ir valsts kultūras piemineklis, kurā atrodas vairākas vērtīgas kultūrvēstures mantojuma liecības. Tās ir nepieciešams saglabāt nākamajām paaudzēm. Jums jau sarūsē un iekšā stāv daudzi kultūrvēsturiskā mantojuma tēli, gan altārs, gan ērgeles, gan divas gleznas. Un lai neaizietu bojā, jo sāks jau drīz tecēt, tas jums jau pārrūsēs. Natālija Rubīne atklāja, ka ticība Dievam viņas dzīvē ir nozīmīga loma. Tieši tas ir palīdzējis pārvērt vairākus likteņa pārbaudījumus. Vienmēr ir bijusi ticība Dievam, jo dzīvē daudz ir pārdzīvots. Esmu izsūtījumā pabijusi Sibīrijā, un vienmēr mamma teica tikai ar Dieva vārdiem un ar Dieva tādu palīdzību esmu izglābta no visām slimībām. Biedrības Nīdermuižas draudze locekļiem ir vairākas ieceres, kuras vēlētos īstenot. Pelēču pamatskolā izveidot fizioterapijas kabinetu bērniem, kā arī atjaunot baznīcas ērģeles, kuras ir vienas no vecākajām Latvijā.